Reizeknes augstskolas studenti un pasniedzēji projekta ietvaros pētīja 3 valstu – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas valodas lietojumu uz publiski redzamajām izkārtnēm ielās. Projekta dalībnieku iespējas var aplūkot izstādē. Šī izstāde ir veidota projekta Eiropas sociālā fonda finansēta projekta teritoriālās identitātes, lingvo-kulturoloģiskie un sociālo-ekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā. Izstādes nosaukums ir Lingvistiskā ainava Lietuvā un Igaunijā. Izstādi mēs veidojām vairākus mēnešus pēc brauciena, pēc ekspedīcijas uz Lietuvu un Igauniju. 6 projekta galvenie izpildītāji un izpildītāji aprīlī un vēl agrāk martā bija aizbraukuši uz Druskininkai Lietuvā un uz Narvu Igaunijā. Kā atzīst projekta vadītāja Olga Senkāne, šīs pilsētas tika izvēlētas, jo tām ir daudz līdzīgu pazīmju ar Reizekni. Viena no būtiskākajām – vairāku valodu lietojums. Kas vispār ir ainava? Ainava ir dabas skats. Bet ar ko atšķiras lingvistiskā ainava? Atšķiras ar to, ka lingvistisko ainavu veido paši cilvēki. Un šīs lingvistiskās ainavas pievilcību rada tas, cik lielā mērā cilvēki kā lingvistiskās ainavas veidotāji respektē valodas likumu, valsts valodas politiku, respektē modi, respektē sociālos kaut kādus etniskos, politiskos un citu veida aspektus. Projekta laikā tika uzņemtas ne tikai fotogrāfijas, bet arī veikta anketēšana, kas atklāja, ka arī Igaunijā un Lietuvā cilvēkiem būtiski zināt savas dzimtās tautas valodu. Es Narvā intervēju vienu ļoti retas tautības šobrīd, tāpat kā pie mums lībieši, tāpat arī Igaunijā izmirstošas tautības pārstāvi, Ingermanlandieti, pat grūti izrunāt. Un viņam man atklāja 2 ļoti būtiskas lietas. Pirmām kārtām tas, ka cilvēks bez valodas ir cilvēks bez identitātes. Viņa nezina savu valodu, vecāki viņai to nav iemācījuši. Viņa runā krieviski, viņa mēģina mācīties igauņu valodu. Un es viņai jautāju, jums tas traucēja, ka jums nav šīs identitātes? Viņa teica, ļoti traucē. Es nejūtos krieviete, es neesmu igauniete, es nezinu perfekti igauņu valodu. Un es esmu pazaudējusi savas saknes. Interesants fakts, ka Igaunijā vairāki uzņēmumu vadītāji izvēloties uzņēmuma nosaukumu rīko konkursu, kurā iedzīvotāji var izteikt savus priekšlikumus. Ja kopumā salīdzina pētīto valstu pilsētas, tad tajās lielākoties dominē uzraksti angļu un krievu valodās. Taču projekta dalībnieki domā, ka veiksmīgāk būtu dažādiem nosaukumiem izmantot vietējo valodu vai dialektu, piemēram, kā Reizeknē latgaliešu.